10. vietā Valkā viesojās Valmiera Ordo. Pirmās ceturtais beigas neprecīzs metiens Valga. Jānis Kaufmanis no savas laukuma puses precīzs tālmetiens. Kaufmanis pierāda savu snaipera reputāciju, trāpot tālmetienu no pašas Valmieras. Vēncpils Liepājas dueli. Žans Pēners driblējā centrā pazaudē bumbu un Antonijs Holidejs Liepājas jauniegums no paša laukuma centra pieliek sulīgu punktu trešajai ceturdaļai. Redzam atkārtojumā, beigās gan Vēncpilī kopumā uzvara, bet Antonijs Holidejs visiem novēl priecīgas brīvdienas. 9. vietā Liepājas Vēncpils duelī. Vēncpilnieks Kvēns Mičels izbraucās caur diviem aizsargiem, lieliska piespēle un gaisiņa alley-oop dunks Žanim Pēnerim. Žanis Pēners no augšas pēc lieliskas Kvēna Mičela piespēlēs. VF Rīga uzbrukums pret Barons Latvijas Dzelzceļš. Pako Krus ielaužās soda laukumā, lieliska piespēle un gaisiņa dunks, alley-oop dunks Marekam Mejerim. Gracias, amigo! 8. vietā Liepāja trio, bet viesojās Vēncpilī. Liepājnieku uzbrukums. Kristofers Ričārds salauž potītes Liepājniekam Artemātem, kurš spēlē Vēncpils komandā. Lielisks saurgājiens Ričārdsam. Skatāmies atkārtojumā. Bez variantiem atstāja Jaņos Ričārds Arteāti. 7. vietā Gabrāns aizmagarām tamtiem, bet Haralds Kārlis ir nežēlīgs puisis. Nepatīk viņam Vidzemes olimpiskā centra grozi. Agresīvs pielabotais dunks. 6. vietā Endriju Šmita vecā māte nāk no Latvijas un bērnībā viņam daudz lasījusi pasaku Sprīdītis. Ko Sīkstuls teica Sprīdītim? Arrā no mana soda laukuma diedelnieka. 5. vietā VF Vēncpils derbijs. Mārtiņš Mērs caurgainā bloķēts mētiens Andrejam Gražulim. Latviju koknesim labs trīssolis. Māris Bružiks labi pastrādāja. 4. vietā Edmunds Elksnis izbraucās cauri pick-and-roll aizsardzībai, un kurš gan cits, ja ne Endrijs Šmits. Skatāmies atkārtojumā. Skaista piespēle neskatoties. Bumba atrodas pat zem stīpas līmeņa. 3 metrus no groza, bet Endrijs Šmitam tā nav problēma. Šmits, Endrijs Šmits, aģents 0011 atkal uzdevuma augstumā. Jūrmala Fēniks uzbrukums. Uģis Pineta dod lielisku piespēli Endrijs Šmitam, kurš no gaisa triec bumbugrozā no augšas, atsparoties krietnu strēķīti aiz soda laukuma. Vispirms Edmunds Elksnis praktiski no laukuma centra, un redzat, no kurienes atspērās Endrijs Šmits. Un otrajā uzbrukumā Roberts Pagalīnī Reits uzkarina gaisiņu un Endrijs Šmits. Aģents Šmits 0011, kāda koordinācija. Ar vienu roku skaisti novada bumbu grozā. Redzēsiet tūlīt vēlreiz. Roberts labi apvalda bumbu pie Galīnijas, pats var mest, bet redz lidojošo aģentu Šmitu, kurš skaisti ar vienroču āmuru nogādā bumbu cauri tīkliņā. 3. vietā Ogrē viesojās Latvijas čempioni VF Rīga. Ingus Jakovičs atbruņots, Kārlis apsīts ātrajā pretuzbrukumā, priekšā Francisko Krus, bet nekādu problēmu. Dunks ar visu sodu. Bez mačetes tu neesi tik draudīgs, Pako. 2. vietā Barons Latvijas Dzelzceļš uzbrukums. Latvijas dunk Karals Kristaps Dārgais saurgainā, bet groza apakšā Mareks Mejeris. Arrā no mana soda laukuma. Te tev nav dunku konkursu, Kristā. Un 1. vietā īsts Ziemassvētku trilleris Liepājā, kur viesojās Valmiera Ordo. 30 sekundes līdz pamatlaika beigām, +4 Valmierai un šķiet droša uzvara. Bet Arnolds Helmans domā savādāk. Vispirms 2 punktu metiens grozā, pēc tam pārtverta bumba groza apakšā un 2 punkti ar sodu un vadībā. Pēc sodmetiena jau izvirzās Liepāja. Redzat, Ervīns Jonāts grib izvairīties no 5 sekundžu pārkāpumu, met bumbu pa kājām Helmanim, bet Helmans parāda lielisku futbola vārdsargu reakciju. Pārtverta bumba un uzvara Liepājai.